trofeju, bet princesei kronis, par kuru parūpējās šogad konkursa sponsors Sijā Šelat Auto Tatjana Tarasova. Kronis ir izgatavots pēc īpaša pasūtījuma, rotāts ar baltajiem un karaliski zilajiem Svarovski akmeņiem, kas simbolizē Rēzekni pilsētu Latgales sirdī zilo ezeru zemi. Un svarīgi arī atzīmēt, protams, to, ka dalībnieki tika vērtēti visa darba procesa laikā. Horeogrāfi, deju pasniedzēji, stilisti, fotogrāfi, sporta treneri un konkursu organizatori novērtēja dalībnieku attieksmi, disciplīnu, ieguldīto darbu un pieklājību. Un tieši šīs vērtības tika ņemtas vērā žūrijas kopsapulcē, kad tika noteikts, kas būs Rēzeknes princese un princis. Un kas tad būs Rēzeknes princese un princis 2015? Mums tiek svinīgi piegādātas aploksnes. Es nezinu, kas tur rakstīts. Kā jūs domājat, kas tur rakstīts? Šeit mēs pa princi runājam tagad. Tāds nevienlīdzīgs noskaņojums. Visi laikam gaida, kad es nolasīšu, vai ne? Es ceru, ka atradīšu sev pazīstamus burtus. Un, dāmas un kungi, jūsu priekšā tūdaļ iznāks Rēzeknes princis 2015. Vēl skaļāks ovācijas ceru, jūs veltīsiet Rēzeknes princis 2015 pret Nikita Bogdanov! Rēzeknes princis! Un man ir tas gods paziņot, kas tad ir Rēzeknes princese 2015. Tu jau skatījies? Jau skatījos. Parādīs, man vajag tāpat kā tev pavilcināt laiku. Es varu arī, ja tu negribi pat, es varu pats pateikt šīs laika vilcināšanas. Tu vari pavilcināt laiku, bet es nolasīšu. Labi, es varu pavilcināt laiku. Tātad. Labi, tev izdevās. Paldies. Aplausi Mārtiņam. Es varētu iegūt varbūt kādu titulu šodien, bet nē. Tātad dāmas un kungi Sandai ir kas svarīgs sakams. Jā, tātad Rēzeknes princese 2015 ir Sanita Misiņa. Aplausi! Jūsu priekšā Rēzeknes princis un princese Nikita Bogdanovs un Sanita Misiņa.